noķēra. Jā, mums arī šitāda kamera. Ļoti laba bilde. Rihardam teltī pirmā iesvētība jauna telts. Sapīra lāpstiņi. Pielika Rihardu pie darba. Zdrasti. Viņš rok bedri. Lai mēs ar kartupeļus sacep folijā, slēpjās maisā. Uztaisīs ugunskurs, pēc tam uglītes sametīs iekšā. Kartupeļus pa virsmu, uglītes pa virsmu, un tad būs čotka. Cīsiņas vēl? Cīsiņas mēs priekšā nemetīsim. Tikai tavēju. Bedrīt priekš kartupeļiem. Bedrīt ugunskuram, virtuv, limusiņš, ūdens, kafija, desiņas, kartupeļi, kečups, maize, kafija. Iesim peldēt līdās. Rekur mūsu nometne. Rekur Haralds tur, melnā. Mana telts un viņa guļamais. Rekur bēmis. Parād, kas kur atrodās. Mana guļamvieta, mūsu divas sēdvietas, Riharda pils. Viņa arī aizstieros. Un šodien mēs ēdīsim. Es neiesprings, paņēmu desiņas, maizi, kečups, kartupeļi. Pēc semkas ir pagraust. Un kafija, protams. Un man čiponi. Un divi aliņi. Čiponi un kafija no rīta obligāti. Tas ir. Bez kafijas rīts nesāks. Tols papīrs ir. Varēs arī pagriezt, ja gribēs. Bet saka, nevajag tols papīru aizēja līdz jūrē, noliec kluts. Pirkstiem pastrādām, visi pīri. Līdz jūrā ir bišķi jāstaigā. Metri 400. Izdarsim kafiju, salsim malku, iesim izpeldēties un tad jau taisīs ugunskura. Iesim peldēt? Skries. Es redzu katru mušiņu, ko tev virsū lido. Mums ir gruškas. Dabu mēs nepiesārņojam. Jau redzēt, saulīt, smuku uz kokiem spīd. Saulrietis mums ir pēc 9:18, tagad 8:13. Tūlītās, domāju, vēl palasīsim bišķi malku. Un tad mauksim peldēt. Un saulrietis sagaidīt. Rekur pilka Haraldu pie darba. Zāģēs tagad. Iznāc! Ideāli, pasties. Бросаем якорь на нашей набережной. А ты не ждал уже. Man tikpat sūdīt kā viņam. Mēs tagad ejam uz jūru. Harald, tālu līdz jūrai. Drīz būsim. Tā mēs satiekam saulrietu. Kupā to liesim. Ja kam interesē, kā Haralds uzņem savu kontentu rekuru. GoPro mutē, rokās telefons. Saulrietis mums ir pēc 40 minūtēm apsaka.
Izmet kāds flipiņi. Haralds rekur jau uzsāk dedzināt. Baigi forši izskatās. Vai cik labi izskatās tas uguns. Tā tik varētu skatīties viņā stundām. Jā, meža stabā. Pats sūdīgākais, ka doma arī iet visi virsū. Haralds man aizsūtīja rekur pakaļ zariņiem, lai varētu cīsiņas pacept. Rekur, šitas zariņi labāk derētu cīsiņām. Aiziet. Iesim atpakaļ. Iesim 10 būs. Cerams, viņš viņas normāls atrada un uztaisīs normāli. Viena nedaudz īsi. Vai visas? Viena. Baigi labi deg. Tā jau līgo varētu svinēt. Ir nedaudz par vēlu. Я почти увидел глазами. Tagad mums ej ogles. Karsts. Šoreiz no kļūdām mācos. Pagājušreiz, ka draugiem palika. Mēs viņus nenoskalojām un vienkārši iebāzām. Līdz ar to viņi bija kraukši. Jā, nebija labi. Tā. Karsts. Kurš flashlights izslēdās? Mums nezinu. Nā, būs normāla temperatūra, domāju, pietiks. Galvas, lai neiekrit ugunī kā parasti. Rekur Haralds jau kartupeļus uzlika. Jau uztaisīja jaunu ugunskura. Drīz jau būs gatavs. Tak. Es domāju, ka ir laiks jau testēt, jau labs laiks pagājis. Vajag būt gatavu. Vai pārgataviem. Izskatās ļoti gatavs. Man ir sāls kaut kur. Man nebija maziņi trauciņi mājās. Tāpēc viņi iebēra maisiņā. Caurā maisiņā. Man forši nemaz nav jātais vaļā. Viņš karsts labi pagaidīs un draugi, ka viņš atdzisīs. Jo, mēs esam atpakaļ. Jau būs atdzisuši. Rihards izvilka visu pārējais ārā. Rītīgi labi kartupeļi, Rihard. Kas? Rītīgi labi. Mums viņus vajadzēja atpakot visus viņus karstu. Jā. Labi, atpakosim, gaidīsim. Man atdzisīs. Viņš bija tik garšīgs. Tak improvizētais šķīvīts. Paplāt. Nezinu, kā viņš sauc. Sauksim pa paplāt šķīvīt. Vienalga. Tagad var? Jā, ideāli. Jā. Teika mūsu mazuļi. Sāls. Šķīvītis un gruškas te. Gaina kā atdzies un tad turpinam. Groči. Kartupeļi bija ļoti garšīgi nakšūt. Mēs sapērām kartupeļus, jā, reku ir. Viss, kas no viņiem palika. Bet to nenofilmēt, cik mēs viņus garšīgi ēdām. Tāpēc visu, ko mēs varam atkārtot priekā par kartupeļu, kurus mēs sapērām.
Un te vēl kilometrs palika. Nasa. Tur vēl gan hāptot. Nu nevis visu. Mums te būs līgotuņi. Suka, koš kaklā. Uz nedēļu pietiks. Šās no rīt būs vēl jālas. Pazāģēja, cik manī? 108 jau nomierinājies. Auru. Bailes. Ai, viņi gribēja sabiedēt. Viņš apdirsās, smird jau. Viņš šķurā. Viņš šķurā bez rokām, bļa. Kas tas tāds ir? Bļeģi. Bļa. Apgāz visu. Pēdējā kvas glāzīte. Tur. Ej, skatos. Taču tā var biedēt sīkos. Tu tik episki izskaties ar to lukturu uz galvas. Jā, viņam iznāk, kad rekur uguns ir, un tieši šeit blakām ir viņa guļam vieta. Un dūmi visu laiku iet uz viņu pusi, jo jūra ir tajā pusē. Vējš nāk no tās puses. Tagad pačušķiet kāds 5 stundiņas noteikti. Nu, no rīta atkal piekurināsim. Lēpēs pēdējās 10. Es taisos iet gulēt. Es arī tur ielīdu. Jāpaguļ. Gan jau agri pamodīsies. Jā, te atceļās, tā smuguru no rīt nesāpēs. Tā mums ir, cik mums ir? 2, 3 un 6, 3, 8. Ar labu nakti. 40. Nu, mēs ejam gulēt, bet es tagad paskatījos, teltī visur zirnekļi salīduši, apkārt teltī zirnekļu tīkli jau ir. Es nezinu, ko viņi te izlēma dzīvot uz ilgošu laiku, bet no rīta tā telts jau būs salikt un visi zirnekļi, kas būs iekšā, viņi būs nospiesti. Es jau 2 izdzinu. Viņi izdzīvos. Pārējais nezinu. Tāpēc, nu, tiekamies no rīta. Ar labu nakti visiem. Tīrīšana. Arāls vēl guļ. Tā vislāk. Un kafiju jātais. Uguns, kur jāuztais. Lai uztaisīt pārēst no rīta. Jau uzkurināt iznāk. Kur vēl mētājās. Kur. Vai kur cilvēks pirmais? Rekur, ko salsīja pa tām 7 minūtītēm. Lielā malka, zariņa. Uguns, kur nedaudz iztīrīja. No smiltīm, kur savu aizrakām. Karč rekur. Un ieslēgt. Odinās viņu augšā. Nē, nu ietinies un negrib līst ārā. Rekur jau uztaisīja ugunskuru. Rāls vēl pēm guļ. Good morning. Saulītu mostās. Bija vēs? Es tur svīdu teltī. O, malāds, ugunskura iekurināja. Oi, pēc iekurināja ugunskura. Ļoti labi. Mans nebija jādara. Oi, cik es labi, bet slikti gulēju.
Deviņos no rīta pamodies. Jā, ko tu gulēji ilgi? Tāpēc es iegāju gulēt, varbūt kādos, nezinu, grūti tev teikt, varbūt 4 no rīta. Pamodos es 6, 7, 9, un tagad es pamodos beidzot 11:23. Un tu ar savu sūdu gaismu. Tu spīdēji gaisu teltī un tā viss pret kokiem spīdēji. Un tu jau pats sev runāji, es nezinu, ko tur darīji. Draugi, nav labi. Manam iPhone'am storage ir full. Labi. Filmēšana neko nepazīdēs. Rīt kafiju, tu jau savu iebēri? Jā. Kur? Čīst. Samaisīs. Iztēloties, ka mēs viņās dzīvojam. Un zariņas, lai labāk kopēt. Jāsapako. Jā, jumtiņš sapakots. Bērni reāli visi slapi ir. Sapnī izlast pa nakti. Es savējo guļamietas sapakojis, izņemot guļamais. Protams, nežūs. Nāksies viņu mājās karināt, lai žūst ārā. Ko te filmē? Ko filmē? Kas tu atļauj filmēt? Viss mans sapakojām. Viss prieks beidzās. Un jādodās mājās. Ne? Protams, atpakaļceļu nofilmēsim priekš jums. Nā. Jā.